Dāmas un kungi, esiet laipni sveicināti Pārdot laimīgs otrajā podkāstā. Šodien man tāda patīkama diena, jo ciemos ir pie manis digitālā formātā ieradies viens no cilvēkiem, kam esmu sekojis īstenībā jau no tīņa gadiem līdz. Gribot, negribot, Edgars bija vienmēr ļoti aktīvs sociālajos tīklos, un pārdošanas lietas mani interesējušas jau no tiem tīņa gadiem. Un šodien tā diena, kad es ar viņu varu, ne gluži viens pret viens acis pret acis parunāt, bet ļoti tuvu tam, tā kā biznesa treneris, pārdošanas eksperts, eksperta līmeņa pārdošanas, noteikti liela daļa viņa pazīst eksperta līmeņa pārdošanas džeks, kā es tev vienā tajā stand-up izrādē, bet tajā, kaut kādā tādā standing runā dzirdēju, kā tev cilvēks sauc par tas džeks no Facebooka. Tā kā Edgars Untāls, sveiks, Edgars, tev liels paldies, ka tu esi pie manīm ieradies uz podkāstu. Jā, paldies. Paldies par labajiem vārdiem. Džeks no Facebooka. Es jau labu laiku, kā teikt, nestrādāju, bet daru savu sirds lietu. Un jau vairāk nekā 12 gadus man ir savs uzņēmums, SIA Coaching and Consulting Group un SIA CC Group. Un tas, ko es daru, es palīdzu pārdošanas profesionāļiem apgūt jaunas, efektīvas sistēmas, instrumentus un uzlabot profesionālo sniegumu arī uzņēmumiem, uzņēmumu komandām. Ļoti svarīgi izveidot efektīvas sistēmas, ieviest efektīvus procesus un strādāt kā vienota komanda. Un tas ir tas, ko es daru. Kā kolēģija ir stāsts par to, ka vajag vairāk naudas, vairāk prieka un vairāk brīvības. Droši sazināmies. Baigi forši. Un klausies, Edgars, man uzreiz tāds jautājums. Vienmēr man interesē par cilvēkiem pajautāt vienu lietu. Tagad tu nosauc, kur tu esi šobrīd. Kas bija tas pirmais moments? Gadi apakaļ noteikti jāpatīk, tagad būs laika nogriežņa līnijā. Kas bija tas moments pirmais, kad tas bija, kad tu saprati, apjauti, nojauti pārdošanu, vai tā ir tavējā lieta? Es pabeidzu Murjāņus, un tad es sāku mācīties. Es pabeidzu arī Murjāņus, un tad es pabeidzu universitāti. Un tādā brīdī man bija tāds sapnis, jau gadiem ilgi gāja līdzi, aizbraukt uz Ameriku. Vienkārši aizbraukt un pamēģināt saprast, kā tur cilvēki dzīvo, ko viņi dara. Un tā sanāca, ka mani pieņēma pēc studiju programmā, pēc studiju apmaiņas programmā, un es gadu nodzīvoju Orlando, Floridā. Es tur strādāju gan par Mickey Mouse, gan arī par fitness instruktoru. Un kas bija interesanti, vienā tādā reizē, velkot nost savu Mickey Mouse kostīmu, es sapratu, ka katru nedēļu, un tur bija tāds viesnīca ķēde, timeshare saucās, un es sapratu, ka katru ceturtdienu tur lielajā zālē kaut kādi cilvēki pulcējas. Un tad es savā Mickey kostīmā ielavījos un sāku klausīties. Un izrādījās, ka tās ir pārdošanas apmācības vietējiem pārdošanas cilvēkiem, kas pārdoto viesnīcas pakalpojumus. Un tad es tā apsēdos un sāku klausīties, un likās ļoti interesanti, ļoti vērtīgi. Un tā es tur katru ceturtdienu ielavījos un pamazām sāku tur iebraukt tajā tēmā, un es sapratu, cik tas patiesībā ir interesanti un vērtīgi. Un tad kaut kādā reizē kāds no dalībniekiem aizmirsa savu klādi. Man nav tā klāda šobrīd līdzi, bet bija apmēram šāda apjoma materiāls, kur bija aprakstīts solis pa solim tas pārdošanas process, kā viņi to dara. Un es sapratu, cik tas patiesībā ir Latvijas sakot kruta, ka tu esi apguvis gan sistēmu, esi izpratis, kā notiek saskarsmē un kā cilvēki pērk un kā cilvēki labprātāk sadarbojas.
Un tad tādā brīdī bija kaut kāds klikšķis. Es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es arī gribētu savā dzīvē darīt, un tā ļoti dziļi un padziļināti. Un tad tas bija brīdis, kad var teikt, ka tas sākās Untāls kā pārdevējs. Ok. Tu minēji, ka Mūrjāņu sporta ģimnāzijā mācījies arī? Jā, Jā, es pabeidzu Mūrjāņus vieglatlētikā, sveiciens cīņu biedriem. Forši. Super. Un vispār par to Mikija Moša kostīmu man jau uzreiz tā ienāk prātā. Nekas jau dzīvē nenotiek tāpat vien. Un esot tajā Mikija Moša kostīmā, tev jābūt arī riktīgi labam pārdevējam, lai kāds to domu uztvert un tu to ziņu nodot kādam. Ko tu dari ar to Mikija Moša kostīmu? Nē, tur jau ir, tu esi bērnu draugs. Tu spēlē, tu esi visu bērnu draugs, un tas ir tā primārais uzdevums, un tu pārdod kūleņus un smaidus un tādas lietas. Jā, tā kā, es teiktu, ka dzīvē vajag iemācīties spēlēt dažādas lomas, un es gribētu teikt, ja tu nekad dzīvē neesi strādājis McDonaldā, vai Miki Mausa kostīmā, vai es, piemēram, vēl pirms tam Norvēģijā strādāju kartupeļus raku un mājas krāsoju malvisko. Un ja tu to neesi darījis, un ja esi Latvijas sakot noskipojis to posmu, tu nesaproti dzīvi. Un man liekas, tā jaunā paudze, kas saskatās TikTokā, YouTube video un uzreiz grib noskipot to aršanas posmu, to Mikija Mausa kostīmu un darbs par minimālu algu. Viņi grib uzreiz ielikt lielajā dzīvē par 1000 vai nu jau laikam 2000. Tagad 2000 es pēdējās jaunās ziņas dzirdēju, ka 2000 nemaksā, tad ko es te vispār daru? Ka tur ir problēma, pasauļu sadursme. Cilvēks ir pazaudējis kaut kādu dzīves posmu, un es pieļauju, ka tur notiek zibeņošana uzņēmējam, un tam darbiniekam abiem ir problēmas, ja izpaliek Mikija Mausa kostīms pa vidu. Es šito arī vaicāju tajā pirmajā podkāstā, kas bija Jānim Vanagam, kas arī ir tiešās pārdošanas speciālists, arī klauvējas pie tūkstošiem durvju un tā. Es tā domāju no vienas puses, kāda tagad būs jaunās paudzes tādi tiešie pārdevēji, kur ir nepieciešams tas cilvēciskais aspekts, tur ir nepieciešama komunikācija, tur ir nepieciešams satikties. Pārdošanas. Es domāju, ka pārdošanas joma nekad nevarēs aizvietot no tāda aspekta, ka cilvēkam būs vajadzīgs satikties aci pret aci, nodot ziņu, tā paspiest roku, ieskatīties patiesi acīs un runāt cilvēkam ar cilvēku, kā runā cilvēks ar cilvēku. Bet tagad tik ļoti daudz viss ir. Kāpēc es nerādos? Man jāpārliec uz maniem bija. Tu man rādies vēl joprojām pagaidi? Jā, ok, labi, es turpināšu tāpatās. Idejas, ka viss pārliec tik daudz uz tiem telefoniem, un kā tas cilvēks varēs to. Vai viņš varēs būt tikpat labs pārdevējs, piemēram, kā es, vai tu esi trenējies vēl jau tur senāk, kad nebija tādu telefonu, un tu esi noslīpējis to cilvēku viens pret viens to būšanu augstākajā līmenī, es tā uzskatu, manuprāt. Bet jaunieši tagad tik daudz sēž tajā Snapchatā, viņiem tur jāizsūta vairāk ziņas, viņi grib no tās puses, ka vairāk dzīvot. Vai viņi varēs būt izcili pārdevēji? Noteikti kāds varēs, bet lielākoties, kā tu uzskati? Reizēm ir tā, ka nākas sadarboties ar jaunajiem uzņēmējiem, un tur parasti ir viens jautājums. Saka, Edgar, kā es varu saprast, kad es esmu gatavs kļūt par uzņēmēju? Kad ir tas uzņēmēju domāšana? Kāds ir signāls? Un tad es saku, ir viens tests. Es to saucu vilciens Rīga Jelgava. Tu iekāpi vilcienā Rīgā, un tavs uzdevums ir uzrunāt 10 svešiniekus līdz Jelgavai. Sāc sarunu ar svešiniekiem, ej viņiem klāt un izstāst viņiem savu biznesa ideju, izstāst viņiem, paprasti viņiem, ko viņi domā, kā viņi redz to. Un tas ir tas angliski missing link. Es saku, ja tu nevari pieiet klāt 10 svešiniekiem un dabūt saikni un dabūt no viņiem sakarīgu sarunu, tu neesi gatavs kļūt par uzņēmēju. Ja? Un tur ir tā dzīvā saruna,
Jā, tu vari kļūt par datoru ekspertu, programmētāju un sēdēt stūrī un kaut kādu naudu nopelnīt. Jā, nerunājot ar citiem cilvēkiem, tā ir taisnība. Un tagad es skatos, nāk aplikācijas, kur es pats drīzumā pamēģināšu, kur tu ierunā video, un tad avatārs kļūst par tevi. Un, ar tavu balsi, ar tavām emocijām. Tu varēsi kaut kādu daļu nofeikot. Tas mākslīgais intelekts attīstās, un tagad arī ir telefona sarunas. Jau boti zvana. Un kā atpazīt, kad tev zvana chatbots? Paprasti viņam, kurš uzvarēja tagad hokeja čempionātā. Un bots nav trenēts uz tādām lietām. Tu viņam paprasts chatbots, pirms mēs sākam biznesa lietas, kurš vakar uzvarēja tur tajā spēlē. Un chatbots atkožās. Un tu pēkšņi saproti, ka tev nezvan īsti cilvēks, bet tev zvana chatbots. Un tu saki, vai piedodiet, pasauciet kādu citu pie telefona, kurš ir īsts. Es gribētu parunāt ar īstiem cilvēkiem. Tā kaut kā. Jā. Ko tev, Edgar, vispār nozīmē strādāt pārdošanas pasaulē pašam? Ko tas priekš tevīm nozīmē? Vai tas ir tāds, es domāju, ka uz dzīvi tas viss, ka tu tikai un tu esi pieņēmis to lēmumu līdz galam, vai kādreiz varbūt kaut ko citu arī varētu vēl pamēģināt? Es vienā brīdī, kad es sapratu, ka es esmu apguvis fundamentālas patiesības, kas saistās ar pārdošanu, es esmu apguvis labākās sistēmas, kā to dara profesionāļi, un neesmu atradis neko labāku. Tad es sapratu, ka nākamais līmenis ir mācīties pārdošanu nevis no pārdevējiem, bet no biznesa psihologiem, no NLP treneriem, no ķermeņa valodas meistariem, ekspertiem. Tur sākas komunikācijas nākamais līmenis. Bet tas pirmais līmenis ir apgūt sistēmu, apgūt instrumentus, dabūt pa seju, dabūt zilumus. Es savā dzīvē esmu klauvējis pie durvīm apmēram 15,000 reižu. Ar vārdiem labdien, Edgars no uzņēmuma X, un tās ir bijuši mana skola. Arī pārdošanu nevar iemācīties no grāmatām. Pārdošanu var iemācīties tikai darot, dzirdot, paldies, mums neko nevajag, ejiet tūlīt prom, atstājiet to savu lapiņu un paldies. Tā ir tā skola, ko tu nevari dabūt savādāk, kā tikai klavējot un zvanot. Jā, bet tad, kad tu to esi atradis, sapratis un apguvis sistēmu un izveidojis to efektīvas domāšanas un produktīvas domāšanas modeli, nākamais līmenis ir vākt pērles. Es saku pērļu kolekcija, kā jau minēju, tālāk ir psiholoģija, saskarsme un šīs lietas, kuras ir kļūst par daļu no pārdošanas. Jā, man patīk, ka tu viennozīmīgi tas, ka 15,000 reizes tu klauvē pie durvīm un tu jūti, kā tev ar katru reizi tā ādas biezums, ar katru klauvējumu, teiksim, tev ir 15,000 ādas uzaugušas dzīvē, ja tu esi 15,000 reizes klauvējis. Tas, protams, pašas tās pirmās 100 reizes noteikti ir tās pašas briesmīgākās un drausmīgākās. Kaut kādā viduspunktā jau tas jau sāc justies brīvāk, un tad jau, kad tu esi tajā visā pasākumā iekšā jau gadiem. Kur tu sāki, Edgar? Tu sāki, ja tu tā minēji, ka tev tā pārdošanas pasaule ievirzījās tajā Amerikā, kad tu no Mikija Mauša kostīma ieslīdēji iekšā tajās pārdošanas apmācībās. Tu arī sāki tur pēc tam kaut ko fiziski tirgoties uz kaut kādās uzņēmumos pie durvīm klauvēt, vai tu Latviju brauc apakaļ un tad sāki Latviju? Bija sekojoši. Tad, kad es nestrādāju par Mikiju Mausu, es strādāju par fitnesa instruktoru, un vienā reizē tajā fitnesa centrā es redzu, ka viens vīrietis, viņš dara vienu vingrinājumu nepareizi. Es viņam piegāju klāt, un es sāku ar viņu runāt, klausies, tā un tā, varbūt pamēģini šādi. Un tā saruna ievirzījās, viņš prasa, kas tu tāds esi? Es saku, jā, Edgars, fitness
eksperts un tā. Un viņš saka, ej, lieliski, klausies, tu gribi strādāt pie manis. Es tur Ņūmeksikā pēc pusgada taisu lielāko fitness klubu un atstrādāt pie manis par fitness treneri. Es tā domāju, nu labi, interesanti, lai būtu. Un apmainījāmies telefonu numuriem, un viņš izrādījās bija kaut kāds Kennedy klāna, kaut viens no galvenajiem. Bet pēc 2 mēnešiem Bin Lādens uzbombīja tos torņus, un tad, kad es viņam zvanīju, viņš izrādījās atvaļināts armijas kaut kāds virsnieks, un viņus visus sasauc atpakaļ, un man beidzās tā vīza legālā, un man nācās aizbraukt prom. Un Bin Lādens sačakarēja manu fitness instruktoru karjeru. Tajā pašā laikā es atbraucu atpakaļ, un es sāku strādāt. Es sapratu, ka es gribu to pārdošanu attīstīt nopietni. Es pieteicos vienā farmācijas kompānijā, no kuras man izmet ārā pēc 2 mēnešiem. Kā neperspektīvu. Bet es sapratu, ka man tas ļoti patīk, un es iestājos darbā nākamajā farmācijas kompānijā. Un tajā farmācijas kompānijā es atradu sevi. Un es gada laikā kļuvu par labāko aģentu, pelnošāko. Pēc 3 gadu laikā es kļuvu par visu laiku pelnošāko aģentu. Un pēc tam, pēc 6 gadiem, es kļuvu par pārdošanas vadītāju tajā pašā kompānijā. Un vēl pēc kādiem 4, tad es izveidoju savu uzņēmumu. Un tas ir tas, kur es gribētu teikt, ka farmācijas joma ir vissakārtotākā, visprofesionālākā, visefektīvākā joma pārdošanas efektivitātes ziņā. Tur ir. Tad, kad tu esi izgājis, piemēram, farmācijas skolu, es nekur citur neesmu šajos gados redzējis tik efektīvas lietas. Piedod, ka viņš pārtauc, bet es arī pilnīgi varu piekrist šito lietu, jo man ir tāds ļoti tuvs draugs, kuram mamma, ja Initiņu tu skaties, tas veiciens tev viņa nostrādājusi, ja nemaldos, bija vairāk kā 20 vai pat 30 gadus tieši par farmācijas tiešo pārdevēju, kas brauc, un ģimenes ārstiem, viņa tā komunikācija jābūt, lai viņi izlemj par labu vienām vai otrām zālēm. Un, es ikdienā ar to savu čomu tur bērnībā tikāmies gandrīz katru dienu, tad vēl joprojām tā gandrīz ir. Un es vienmēr to sievieti vēroju, kā viņi strādā, un tas līmenis un tas pārdošanas. Tur jābūt arī noteikti, kāpēc tev pieņem. Noteikti tev jābūt kaut kādam, viņiem ir jāredz kaut kāds potenciāls tajā visā. Un es varu piekrist, ka tiešām tur izlasa noteikti viens no labākajiem tajā jomā. Un nezinu par to sistēmu, bet tas, ko es redzēju, kā viņi darīja, es neminēšu tagad, kā tas viss tur kādā pārdošana tur notikās, bet tās tādas lietas arī, ko es noteikti neapzinoties, skatoties un vērojot no malas kaut ko paņēmu, kaut ko aizgūnu no tām lietām, ko viņi darīja. Un vēl viena lieta, tu labi pateici, ka tur tajā pirmajā farmācijas firmā, kurā tu aizgāji, tevi it kā izbrāķēja kā nepotenciāli pārdevēju. Un pēkšņi otrā firmā tu uzplauksti un uzšaujies vienkārši stratosfērā. Un tas īstenībā, ko es domāju, nežēlīgi svarīgi ir tas, kādā komandā tu trāpi. Un vai tie cilvēki pamana tevi potenciāli vai nepamana. Ja viņi pamana, tu uzplauksti, un tas ir kaut kā ļoti, ļoti atkarīgs no komandas. Kā tu domā, tā komandas vērtība tavā izaugsmē kā pārdevējam, cik ir svarīgi? Tur ir vairākas lietas, protams, ka viens ir komanda, bet otrs ir tā vide, kurā tu nokļūsti. Ja pirmajā gadījumā tas bija tāds agresīvās pārdošanas formāts un tāds pušī, tad otrs bija tāds uz klientu orientēta komunikācija, pārdošana, caur nepārdošanu, caur klientu izpratni un tā tālāk. Un tas bija man bija tas daudz tuvāk, un kas vēl ir svarīgi, jā, ir ļoti svarīgi, kāds tev ir vadītājs, tavs tiešais vadītājs, un tam noteikti ir jābūt cilvēkam autoritātei, cilvēkam, no kā tu vari mācīties, cilvēku, kurš tev saprot, atbalsta. Un otra lieta, kas ir jābūt pašam, ir tas, es saku, par spītību, par nepadošanos.
Jā, un tev jāsaprot, ka dabūt pa seju, tas ir labi. Dabūt pa seju pārdošanā vai biznesā ir labākais, kas ar tevi var notikt. Jo tad, kad tu dabū pa seju, tu sāc domāt, kas tikko notika. Bet līdz tam brīdim tu neaudz. Ja? Tā kā tu nekļūsti labāks, kamēr tu nedabū pa seju. Un tas ir tas, kur mēs topam. Kā, ja kāds grib kļūt par izcilu cilvēku, ekspertu savā profesijā, nedabūnot pa seju, nebūs tā. Vienalga, ko tu dari, ir šie zilumu kolekcija, ir kā teikt, obligāti. Tas varētu būt varbūt kaut kādā, man patīk tevi tas YouTube, tevi tas uzstāšanās, kur tu stāsti par to, ka tu cilvēkiem palīdzi pārvarēt gravitāciju. Un es domāju, ka viens no tiem faktoriem, kas parūpējās, lai tu pārvarētu to gravitāciju, ka tu dabū pa to seju. Un varbūt vari pastāstīt nedaudz par to savu domas konceptu, ko tas nozīmē pārvarēt cilvēkiem gravitāciju. Pastāst, lūdzu. Ir tā, ka tev pievelk pie dīvāna vakarā. Tā ir tīrākā gravitācija, tīrākā. Ir, kamēr tev pievelk pie dīvāna, tikmēr tavā dzīvē nav, kā jau teicu, 3 lietas. Tavā dzīvē nav naudas, tavā dzīvē nav prieka un tavā dzīvē nav brīvības. Un tā gravitācija nav tikai pie dīvāna, tas ir tavas domas. Es tā vienmēr esmu darījis. Un tā ir pareizi. Un tā ir tā gravitācija, kas iet uz riņķi. Es tā vienmēr esmu darījis, un tā es turpināšu darīt. Un kamēr tavā galvā griežās uz riņķi, tas dīvainais dialogs, tikmēr tavā dzīvē nekas nemainās. Ja, un tā ir tā gravitācija, ko vajag pāraut dažādos aspektos. Domu paterni. Viens no maniem skolotājiem, Ričards Bandlers, viņam ir fantastisks tāda doma atziņa. Lai tev pietiek drosmes atteikties no domāšanas rāmjiem, kas vairs nesniedz rezultātu. Lai tev pietiek drosmes pāraut tos paternus, kas nesniedz tavā dzīvē rezultātu, un daudziem nepietiek drosmes. Un tur ir atšķirība. Ja tev pietiek drosmes, un tu pārauj to vāvernieku, kurā tu atrodies, hei, tālāk ir iespējas zeme, tālāk ir izaugsmē. Bet ja tev ir tas divāns, kas velk tevi pie TV pults, tad viss. Jā. Man liekas, kā to vārdu sauc angliski, tā ir paradigma, latviski paradigma, ne? Tu esi visu laiku vienā tādā domāšanā, kas rauj uz riņķi, pa vienu un to pašu ceļu tu ej uz veikalu, no rīta taisi kafiju vienā un tajā pašā laikā, un kāpēc, lai pēc idejas vispār mainītos tavu dzīvi, ja tu dari vienas un tās pašas darbības, jau 7, piemēram, vai 10 gadus no vietas, un tu ceri kaut kur savā prātā, kad tagad kaut kas baigi mainīsies. Un, jā, tad tu palīdzi idejiski saprast tās lietas, jā, ko varētu padarīt, ko varētu uzsākt, kā varētu skatīties uz dzīvi, lai tiktu ārā no tā ikdienišķā. Jā. Tieši tāpēc, tad, kad es apguvu tās pārdošanas patiesības, es sāku skatīties dziļāk un domāt tālāk, un es atradu savus tādus prāta skolotājus, gudrākos prātus, gudrākos cilvēkus, kā jau minēja, Ričards Bandlers ir neirolingvistiskās programmēšanas autors, un es esmu izmācījies pie viņa līdz NLP trenerim. Ja? Un tas, ko es esmu sapratis, ka tie ir instrumenti, kurus cilvēkiem vajag vairāk nekā iebildumu pārvarēšanas dialogus. Tikt ārā no šiem, kā tu minēji, no šiem domāšanas rāmjiem, un te tiešām ir šī neirolingvistiskā programmēšana patiesībā ir zinātne par personīgo izcilību. Un zinātne, kā mainīt, kā ieprogrammēt sevi uz rezultātu, kā pāraut tos paternus, kas nedod tev rezultātu. Ja? Un tad, kad tu to māki izdarīt, vai tev kāds to palīdz izdarīt, tālāk ir vieglāk.
Bet tu, kamēr tu netiec ārā, tikmēr tu esi vaverniekā un tev dzīve skrien uz rītu. Iedod vienu paņēmienu, lūdzu, varbūt kādam cilvēkam var noderēt ikdienā. Vienu tādu paņēmienu, ko viņš varētu iekodēt sevī, atkārtojot ikdienā, tad varbūt mazu foršu lietiņu, ko, piemēram, tev nav žēl padalīties. Jo katram varbūt mums ir kaut kāda tāda noslēpumiņš mazais, ko mēs programmējam sev uz kaut kādiem panākumiem. Varbūt viena lietiņa. Pirmā lietiņa tev ir jānotic. Zini, tā mentālie ankuri, skaties, mentālie ankuri. Mani mentālie ankuri. Es ticu, kā lai notic? Kā lai notic, Edgar? Lieliska, tagad beidzās tāds nodarbību cikls no laba uz izcilu. Mums bija 16 vakari, kur dalībnieki mācījās noticēt. Es dalījos ar instrumentiem, ar pieredzi, ar stratēģijām, paņēmieniem, un mēs mācījāmies noticēt. Es viņiem liku izdzīvot dažādas situācijas, reālas un izdomātas, un izdzīvojot šīs situācijas dažādos formātos, tu iemācies saprast, ka tava patiesība ir bijusi nepareiza iepriekšējā. Ja, un noticēt. Ja mēs esam ēterā? Jā, mēs esam. Es apgrēdošu, jo man atnāca, ka 10 minūtes mums ir palikušas, bet mēs turpinām runāt, es domāju, mierīgā formātā, un kamēr mēs runāsim, es centīšos apgrēdot. Tad mentālie ankuri, bet tas nav 5 minūtēs izdarāms, bet tas ir izdarāms ar konkrētiem instrumentiem un konkrētiem prāta vingrinājumiem. Ja, mēs runājam tagad par mentāliem ankuriem, tad kaut vai tu vari aiziet, tu sāc savu rītu, ar sarunu spogulī. Tu aizēji, nezinu, vird vanas istabā, aiztais durvis, un tu sāc ar sevi sarunāties. Tu saki, sveiks, Edgar, tu šodien lieliski izskaties. Jā, kāpēc nē? Es pilnīgi piekrītu. Šodien ir lieliska diena, lai noslēgtu savu labāko darījumu. Un es zinu, ka tev tas izdosies. Tu izskaties lieliski un vienkārši go for it. Dari savu labāko, parādi savu labāko sniegumu šodien, Edgar. Es ļoti pareizi. Es domāju, ka kādam tas varētu izklausīties, ko viņš te runā, kāds savs spogulis. Bet tā ticība jau rodās ne jau, ka tu ierunās tajā spogulī 1 vai 3 vai 5 reizes. Tā ticība varbūt parādīsies, ja tu tajā spogulī būsi ierunājis neatlaidīgi, varbūt 700 reizi jau 2. gadu no vietas, vai piemēram 1500 rītu no vietas, tu ierunā kaut kādu tādu un tad jau lēnām tas laiks iet, un tad jau tu sāc tam ticēt. Loģiski, ka pirmajā momentā tas var likties, ko es te runāšu, kādā vēl spogulī, bet realitātē visu laiku pa bišķitim, tā ir laba lieta. Piekrīt šis tāds. Atnāk jau pēc 60. dienas. 60 turpinot darīt kādu vienu konkrētu aktivitāti, 60 dienas tas kļūst par noturīgu ieradumu. Bet, lai tu sāktu to darīt, tev ir jānotic, ka tas, ko Untāls saka, nav bullshit. Jau pirmajā reizē, kad tu runā ar sevi spogulī, tev jau pirmajā reizē ir jānotic, ka tas ir viens lielisks veids, kā sakārtot savu domāšanu. Tieši tā. Tā no tādas. Pasaka, lūdzu, Edgarā, 3 tādas svarīgākās īpašības, kas raksturot varētu lielisku pārdevēju. Atceries? Viena, kuru tu man teici, es varbūt uz brīdi biegāju šajā savā upgrēdot. Tagad skaties, viena lieliskākā īpašība ir klausīties un sadzirdēt. Klausīties un sadzirdēt savu sarunas vārdu. Es tikai mēģināju to notestēt. Klausīties un sadzirdēt. Es pilnīgi piekrītu. To mēs arī ar Jānu runājām, ka tas ir svarīgākais. Jā, tad nevis runāt, lai tevi sadzirdētu, bet runāt, lai sadzirdētu, ko saka otrs cilvēks, un fokusēties uz viņu. Viņš ir svarīgākais. Nākamais ir, es gribētu teikt, tas, ko es jau iepriekš teicu, nepadošanās. Tāds spīts,
tu ej un tu dari savu lietu. Warrenam Buffetam ir tāda grāmata Sniega bumbas efekts. Tas nozīmē, ka tu sākumā vēl to sniega bumbu kalnā, tu viņu ripini uz augšu, un ir grūti, un ir besīgi, un nekas nesanāk. Bet tad, kad tu esi uzvēlis viņu kalnā, viņa ar garantiju sāk ripot lejā. Un tava dzīve kļūst aizvien labāka un labāka un labāka, kamēr vien tā bumbas veļas lejā un aplīp ar klientiem, ar labiem darbiem un tā tālāk. Tā kā tāda klausīties, sadzirdot nepadošanās un nepārtraukta izaugsme, pašizaugsme. Tu meklē un tu dari. Neviens tev neliek to darīt, bet tu visu laiku investē sevī. Tu investē sevī naudu, tu investē sevī laiku, un tu investē sevī tās emocijas. Jā, un tas ir svarīgi. Investīcija sevī, nepārtraukta izaugsme. Jā. Vēl es gribēju to vienu lietu, ko es biju pierakstījis, kas man ļoti interesēja. 3 skolotāji, Jordans Belforts, tev ir Richards Bandlers, un vēl viens, kā bija trešais? Kas? Brians Tracys. Varbūt ir vēl kādi, ko tu varētu ieteikt, varbūt kādu labu grāmatu no kāda laba autora vai no kāda no šiem, ko var cilvēks, kam interesē pārdošanas pasauli, viņam gribētos pilnveidot sevi vai pamēģināt šajā te interesantajā pasaulē startēt, kas varētu būt tāda forša grāmata, ar ko sākt? Tas kaut kāds tāds iedvesmas avots, varbūt kaut kāds tās. Jā, droši. Kas tev uzreiz tā krīt acīs, tas foršs, varbūt pat maziņš, ko var paņemt līdzi tā. Vilcienā palasīt tā, ne pārāk tādu sarežģītu, tādu viegli lasāmu un tādu, kas tev pašam mīļa. Es drīzāk teiktu, ka izlasiet 2 grāmatas. Viens ir Jordans Belforts Straight Line Persuasion, Jordans Belforts, un otrs ir Spin Selling, man liekas, Davids Rekhams autors. Tās ir 2 no 5 jaudīgākajām sistēmām pārdošanā. Un tad, kad tu būsi apguvis kaut šīs 2, un es viņus uzskatu par labākajām no 5, tad tu vari sākt domāt tālāk. Bet tās ir sistēmiska izpratne par pārdošanu. Nevis iebildumu pārvarēšana vai kāpšana pa logu, bet sistēmas izpratnē. Ja? Jā. Un es skatos, tu arī artificial intelligence diezgan daudz. Viens no cilvēkiem, kas runā par to šobrīd publiskajā telpā, arī izmantojas. Paskatījos, tur bija tāda viena laba vidīka uztaisījis, kur tu tādā citā cilvēka veidolā iecepcies un reāli arī runā, un tas viss izskatās. Kā tu skaties, kā tas viss attīstīsies un kā tas var palīdzēt mums šajā visā pārdošanas pasaulē? Es šodien pat ierakstīju vienu lielisku atziņu, ka mākslīgais intelekts iespējams vēl šodien neatņems tev darbu, bet darbu atņems kāds cits cilvēks, kurš būs apguvis mākslīgā intelekta priekšrocības labāk par tevi. Tā ir tāda dziļa fundamentāla patiesība, un tāpēc man arī tagad novembrī ir apmācību ciklus, kā saprasties ar mākslīgo intelektu un kā izmantot šīs jaunā laikmeta iespējas tieši biznesā un pārdošanā. Un tu nevari to ignorēt, tu nevari no tā aizbēgt. Vienīgais, ko tu vari darīt, pieņemt, saprasties, sadraudzēties un sākt soli pa solim izmantot šīs jaunās iespējas, ko pasauli piedāvā. Es atkal ceru, viennozīmīgi var piekrist tam faktam, ko tu minēji. Tas, kas tagad apgūs AI pašā sākumā, noteikti būs 10 soļus priekšā tiem, kas vēl šaubīsies vai kaut ko skatīsies uz to kaut ko nenopietni. Tie būs tie cilvēki, kas atņems darbu neticētājiem. Tā kā šoreiz, diemžēl,
pusstundas podkāsts mums, ņemot vērā to, ka pirmo reizi Zoom testa režīmā nezināja, kad mums būs tik saīsināts laiks un upgrades mums nesanāca. Edgar, paldies tev, mīļš, ka tu atnāci ciemos, padalījies ar savu pārdošanas pieredzi un bija tik ļoti daudz pa maz un man palikās vēl tik daudz jautājumi. Varbūt, ka es tūlīt uzgriezīšu jaunu Zoom, bet šitas te mums ir jāuzbeidz. Es tev varbūt uzzvanu vēlreiz un paturpinām bišķiņu. Citā reizē atgriežamies. Okay. Citā reizē, tāpēc, ka mēs iestartējām jau pauzes sākumā. Edgar, paldies tev liels! Pārdošanas eksperts Edgars Fontāls. Uz redzēšanu!